Tātad tabulā ir 8 rādītāji, kurus var uzskaitīt meža īpašnieks, un arī eksperts var skaitīt. 3 no tiem ir ar mirušo koksni, liela dimensija saistītie, tie ir stumbiņi, sausokņi un kritalas. Šis struktūras elements svarīgi ir, kad daudz sugas mežā, 20 līdz pat 50% ir atkarīgs no mirušās koksnes, vai nu visā dzīves posmā vai kādā daļā. Svarīgi ir ne tikai, ka viņas mums mežā ir, bet arī cik daudz ir un kādas ir viņa dimensijas. Svarīgi atcerēties, ka vērtīgākās ir resnas dimensija, mirusī koksne ir resnāk pa 30 centimetriem, un tas daudzums pēc pētījumiem ir, kad suga izmiršanas slieksnis ir aptuveni 30 kubikmetrus hektāru šāda liela dimensija mirusī koksne. Ja tās mežā nav tik daudz, tad pamazām sugas izzūd tās, kas atkarīgs no trupējušas koksnes. Tāpēc svarīgi to ir uzskaitīt un piedomāt par to meža apsaimniekošanā. Tad vēl mums struktūras elements dzīve bioloģiski veci liela dimensija koki. Ar tiem parasti saistīts dažādi ķērpji, sūnas, kas aug uz kokiem. Akal svarīgs ir gan dimensijas, gan arī daudzums to. Un kāpēc svarīgi? Svarīgi tāpēc, ka uz šiem kokiem bez tā, ka tur ir tās ķērpji un sūnas, ir arī daudz dažādi struktūras mazie mikrobiotopi, dažādi dobumi, piepes, resni zari un tā tālāk. Un dimensijas līdz ar to ir svarīgas, jo kokiem, kas ir 70 cm un resnāk diametrā, tiem parasti ir vairāk šo mikrobiotopu. Un tāpēc ir svarīgi izvēlēties mežā šādus kokus saglabāšanai, un vienlaicīgi arī tāpēc arī mēs viņus skaitam, lai zinātu, cik viņi ir, un vai vajag izvēlēties saglabāšanai vairāk. Un tas skaits būtu, piemēram, dabiskos mežos, tādi 70 cm diametrā parasti ir kaut kādi 15-20 koki uz hektāra. Uz to mēs arī tad tiecamies meža apsaimniekošanā, ja gribam saglabāt lielu bioloģisko daudzveidību savā mežā. Tad mums vēl ir 2 rādītāji atvērumu vaina klājām, lielāki un mazāki. Šie ir svarīgi tāpēc, ka šajās vietās mežā veidojas atšķirīgi gaismas apstākļi, līdz ar to arī lielāka dažādu zemesēdzes augu ienākšana tur un lielāka bioloģiskā daudzveidība. Arī dažādiem mazajiem kukaiņiem, bezmugurkalniekiem. Šis ir tāda vieta, kur parādās citas sugas, kas nedzīvo biezā mežā. Dažādi tauriņi, varbūt arī uz izgaismotiem koku zariem kaut kāds vabols, kas nav noēnotās vietās. Mums ir sadalīts liela atvēruma, maza atvēruma. Mazāk atvēruma, tur, kur izkrituši daži koki mežā, ir lielāki, tur, kur ir kaut kādas laucītes vai purviņi nelieli un dažādas vides, un līdz ar to lielāka daudzveidība. Tad vēl mums ir rādītājs dzeņu sakauti vai dobumaini koki. Tas ir mikrobiotops, kur dzīvo ļoti daudz dažādu bezmugurkalnieki, ķērpji. Tādi ir rādītājs koki ar piepēm. Piepes kā pašas ir tāds jau lielāka piepu daudzveidība, jo tas jau ir demonstrē bioloģisko daudzveidību jūsu mežā, bet piepes ir arī kā mikrodzīvotne, kur apdzīvo ļoti daudz dažādi atkal bezmugurkalnieki, kā piemēram minēt posa piepi, kuru apdzīvo Eiropā ap 600 bezmugurkalnieku sugas. Tā kā tas svarīgi šādus te arī mežā saglabāt kokus ar piepēm.